es arī vienkārši nelasīju Dieva vārdu. Es kā gāju draudzē, kalpoju, piedalījos dažādos pasākumos, bet vienkārši pati nelasīju. Un tad man tiešām nāca tādas slāpes sirdī, nē, man tiešām ir jāsāk lasīt Dieva vārds. Es domāju, bet pa kur laiku es viņu lasīšu? Es ar tā domāju savā galvā. Un tā sieviete man saka tā, tu vienkārši pasaki, lai tev svētais gars pieceļ. Es domāju tā, Andrejs jau tad guļ, viņš parasti liek modinātājs, nekad nedzird modinātāju. Un viņš guļ, un man negribas viņu celt, bet es domāju tā, svētais gars lūdzu piecēl man 6 no rīta. Es gribu celties, lasīt vārdu, lūgt, tā. Bet es arī tā aizmiegu, un īstenībā nemaz nenoticu tam, ka kāds man varētu piecelt. Es vienkārši pieceļos 6:00. Mums tieši pretī gultai pulkstens, elektronisks, kur tu redzi visu diennakti, cik tur ir pulkstens. Un vienkārši 6:00, un es tā sabijos. Tā, tas viss ir pa īstam. Paldies tev, Dievs, paldies. Un tā, tas tiešām bija tāds ilgs laiks, kad mani svētais gars cēla konkrētos laikos, tieši pa nakti. Un tad tas bija tiešām tāds ļoti produktīvs laiks. Nevajag baidīties, ja arī naktī jums ir mudinājums lūgt un lasīt.